Smiltenes bibliotēkas tagadējā mājvieta atrodas Baznīcas laukumā 13, ēkā ar interesantu vēsturi. 1880. gadā celtās mājas pirmajā stāvā atradās viens no 7 Smiltenes krogiem – Spruguļu krogs. Otrā stāva telpas bija atvēlētas Spruguļu viesnīcai. Ar Spruguļu krogu saistās novadnieka, rakstnieka Zeiboltu Jēkaba romāna Barons Bunduls autora vārds. Kroga augšējā stāvā, kur bija ierīkota skatuve ar priekškaru un atbilstošām dekorācijām, tika izrādītas arī viņa lugas. Ješkīts, kā viņu mīļi dēvēja vietējie, bija biežs kroga viesis. Viņš tur pavadīja laiku spēlēdams biljardu un slāpes veldzādams vērojis dažādus tipāžus saviem stāstiem un romāniem. Pēc Otrā pasaules kara Spruguļu krogu pārbūvēja par kultūras namu. 1946. gadā kultūras nams vēra durvis apmeklētājiem. Kādreiz abonementa vietā bijusi zāle. Joprojām nāk lasītāji, kuri atceras savas jaunības dienas, kad apmeklējuši pasākumus un šeit dejojuši ballēs. Kad 1962. gada septembrī kultūras namu pārceļ uz jaunuzcelto ēku, telpas tiek atdotas ceļu būves uzņēmuma 8CBR sporta zālē. Taču zemo griestu dēļ zāli nevarējuši pilnvērtīgi izmantot un tādēļ nolemts tur iemitināt bibliotēku, kur tā atrodas no 1970. gada līdz pat mūsdienām. Pārmaiņas notiek 1993. gadā, kad pirms Otrā pasaules kara nacionalizēto ēku atdod likumīgajai īpašniecei. No tā brīža bibliotēka atrodas īrētās telpās. Gadu gaitā ir mainījies bibliotēkas vizuālais telpu izskats, tehniskais nodrošinājums un piedāvātie pakalpojumi. Domājot par bibliotēkas apmeklētāju ērtībām, iespēja robežās nepārtraukti tiek veikti uzlabojumi, lai esošās telpas padarītu mājīgākas un mūsdienīgākas. Nemainīga palikusi bibliotēkas apmeklētāja interese par jaunākajiem preses izdevumiem. Novadnieces dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas veltījums Smiltenes bibliotēkai. Ikvienam Smiltenē ir zināma šī vieta, no bērnības, kur gars tiek apgaismots, lai ir mums dārgumi līdz mūža rietam, ko vienīgi tik grāmatas spēj dot. Šeit mājvieta arvien ir bijusi tikai pieaugušo bibliotēkai. Tagad te atrodas pieaugušo apkalpošanas nodaļa ar abonementu, interneta, periodikas un uzziņu literatūras lasītavām, novadpētniecības krājumu un izstādēm. Telpu trūkuma dēļ atsevišķā ēkā Smiltenes sporta halles 2. stāvā atrodas mūsu bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļa.